Bērnu klīniskā universitātes slimnīca, stereotaktiska elektroencefalogrāfija bērniem. Lūdzu. Labdien visi klātesošiem. Esmu Basels Jākubs Vahbe. Man ir gods vispār atnākt prezentēt mūsu pilotprojektu. Man žēl, protams, ka mans kolēģis un cieši tas līdzdarbinieks dr. Strautmanis nevarēja ierasties, bet tas ir mūsu tas kopīgais darbs. Nebūtu godīgi neminēt viņu. Ātri pastāstīšu tad par mūsu projektu. Izaicinājums, protams, mēs zinām, epilepsija ir viena no biežākām hroniskām neiroloģiskām saslimšanām. Tur ir dažādas problēmas, kas radās, tā ir skaitā paaugstināta mirstība, trauma, dažādi psihoemocionālām problēmām. Un mēs zinām, ka apmēram 20 līdz 30% zāles neefektīvas ārstēšanai. Un, protams, ja mēs runājam par paaugstinātu mirstību, tad tas ir 11 reizes salīdzināt ar citām saslimšanām. Ja mēs domājam par tas, kas ir efektīvāks, tad ir daudz pētījumu, kas pierāda, ka ķirurģijā tiem gadījumiem, kur zāles nepalīdz, ir visefektīvākā ārstēšana. Piemēram, Angļi ir pierādījuši, ka lielāka procenta ir lēkmju brīvi gada laika salīdzinot ar zālēm. Franči ir pierādījuši, ka izmaksas pirmie 2 gadi varbūt ir vairāk, bet tālāk tur būtiski krīt tas izmaksas. Ja mēs runājam, mēs darbojamies kopš 17. gadā, un mūsu rezultāti īstenībā ļoti atbilst pasaules rādītājiem, gan, ja mēs runājam par lēkmju brīvību, gan, ja mēs runājam par nevēlamiem notikumiem, piemēram, asins pārliešana, kaut kādu pārējošu vai nepārējošu neiroloģiskām problēmām. Tad, kas ir tieši mūsu metode? Stereotaktiska elektroencefalogrāfija, tas ir metode, ko mēs pielietojam pacientiem, kam nepalīdz zāles, kur ar lielāku varbūtību varam ārstēt ar ķirurģiju, bet mūsu esošās metodes, izmeklēšanas metodes nemaz nepalīdz tikt pie skaidras atbildes, kas ir vainīgais un ko mēs varam izoperēt. Pārsvarā, kā mēs to darām, pēc plānošanas, rūpīgas plānošanas, mēs ievietojam dažus elektrodus tieši smadzeņu vielās, dziļās vietas, kas nav sasniedzamas. Mēs precizējam, tad pētot, monitorējot pacientu, kur sākās lēkme, kā izplatās tās lēkmes, un tas ir video novērošana vairāku dienu garumā. Mēs varam papētīt tālāk, mēs varam arī stimulēt, mēs varam tad gan tikt pie skaidrības, gan arī tikt pie iespējas saprast, vai būtu kaut kādas nevēlamas, sagaidamas, nevēlamas reakcijas pie operācijām. Un tā ir efektīva un droša metode. Piemēram, tur meta-analīze 33 pētījumiem pierāda, ka viņi ir ļoti maz nevēlami tas notikumi, un viņi varēja atrast ļoti augstam procentam pacienta vaina, un gandrīz puse tiek operēti un paliek lēkmju brīvi. Tad, kas ir mūsu mērķi, ja mēs runājam par mūsu pilotu projektu? Tad mēs varam vispirms atlasīt tos pacientus, tur, protams, stingras tā saucamā atlases metode. Tad veicam tās ķirurģiskās operācijas, gan tas ir implantācijas, gan paša ķirurģija pēc operācijā viņš ir labs kandidāts, kas ļautu radikāli atrisināt epilepsiju, tad tas ir panākt pilna lēkmju brīvība. Nevis samazināšanās, bet pilnīgi lēkmju brīvība. Un, protams, tas ilgtermiņā, ja mēs runājam par mūsu noteiktu mērķi, mēs varam novērst hroniskas, tas finansiālās un psihosociālas nelabvēlīgas sekas, un arī mūsu galvenais mērķis ir tieši ieviest šo metodi kā rutīna veicama diagnostiska izmeklēšana. Kas ir soli? Mums apmēram viss ir jau gatavs. Mums ir visās aparatūras, personāls kompetenci. Galvenais ir atlasīt pacientus, iepirkt tas vienreiz lietojam materiālus, piemēram, elektrodus, piedarumus, veikt tos izmeklējumus, veikt ārstēšanu. Tad mēs pētam, analizējam visu, un tad mēs varam novērtēt,
cik lietderīga tā metode ir. Protams, tas ir relatīvi neliels finansējums, ja mēs runājam 175 390 €. Un kas ir tas inovatīvi? Īstenībā tā ir unikāla metode Latvijā. Tā ir sena metode, bet, protams, viņi tieši gadsimta sākumā jau sāka saplūkt. Un mēs esam vienīgi Baltijā pēc būtības ar šādām kompetencēm. Un mēs esam jau 4 pacientus ar ziedotāju līdzekļus esam palīdzējuši. 3 ir operēti, 2 ir lēkmju brīvi, 3 it kā skaitās, bet pārāk maz novērošanas laiks pavisam nesen. Un vienam mēs sapratām, ka nevaram operēt, un mēs pielietojam VNS terapiju. Tad šādā gadījumā mūsu sagaidāmie rezultāti ir operējam 10 pacientus, tad vismaz no tiem vajadzētu 7 pacientus veikt ķirurģiskā operācija un panākt vismaz pusē lēkmju brīvi. Protams, jo vairāk, jo labāk. Un, ja mēs domājam par standarta izmeklējumu, tad 4 līdz 8 pacientiem gadā mēs varam tad veikt katru gadu šādiem pacientiem. Ieguvums, protams, lēkmju brīvībā, novēršam nelietderīgās operācijas un ietaupam līdzekļus. Netieši ieguvumi ir uzlabot tieši mācības un uzvedības spējas, labākas iespējas jau iegūt izglītību, darbu un mazāk darba nespējas lapas. Protams, ne jau tā, kā es prasu, lai balsotu par mani. Šādā gadījumā, kā mūsu pacienti un ļoti liela atbalstītāji saka, ka viņai ir cerības, ka ārstēšana epilepsijai mainīsies un balsojiet par pacientu. Paldies! 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 Nu, pirms balsojam, paskatāmies, kas tad sakāms ir visiem, kas pievienojušies Mentī. Tātad atgādini jautājumus mēs uzdodam mentī.com, skenējiet kvadrātu kodu un droši jums tāda iespēja būs. Atkal var teikt, ka daļa no tiem ļoti līdzīgi par pieaugušajiem, vai šo metodi var pielietot arī pieaugušajiem pēc bildes? Jā, protams, metodi var lietot pieaugušiem, un to dara praktiski visur pasauli, visas lielākos centros, bet, protams, tā ideja ir tā, ka, ja mēs sākam, protams, ar pacientiem, ar maziem pacientiem, tad arī mēs varam tālāk iekļaut pieaugušos pacientus šajā pakalpojumā, jo viņiem pašlaik ir tāda, ka vai nu viņi norakstami, ka neārstējams gadījums, vai nu, ja viņi izvēlās, piemēram, braukt ārzemēs par pašu līdzekļiem, vai, teiksim, iegūst S2F tā forma, lai pa valsts līdzekļiem, tad tā ir īstenība izšķērdēšana, jo pa tādiem līdzekļiem mēs varam 2 vai 3 pat ārstēt šeit. Tā kā, ja mums ir kompetences, jautājums ir, kāpēc mēs nevaram to darīt. Kādi ir izvēles kritēriji pielietošanai? To arī daudz jautā. Izvēles kritēriji pirmkārt ir jābūt epilepsija, kur varētu būt vienā vai vairākas, teiksim, lokalizācijas, konkrētās lokalizācijas, kur zāles neārstē, un kad mēs taisam izmeklējumu, tad mums nesakrīt, piemēram, vai nu ir neskaidrība, vai nu nesakrīt kur, teiksim, epilepsijas sākuma klīniskās izpausmes ar atradnēm. Piemēram, magnēta mēs redzam vienā puslodi, bet izpausmes ir no pretējās puslodes, kas nesakrīt ar magnētu. Ja mēs operējam, tad skaidrs, mēs varam savainot labo puslodi un slikto puslodi pēc būtības vispār neaiztiktu, tad viņš nav ārstējis savu epilepsiju, bet ne tikai tā mēs izraisām iatrogēns, jeb ārstniecisku bojājumu tam pacientam. Par to tieši mēs runājam, liekas operācijas šādā gadījumā. Tā ir lieka operācija, kur tikai viss tas nevēlamās sekas varētu būt un nekāda no pievienotās vērtības. Un tad, cik daudz valstī kopumā būtu pacienti, ne tikai bērni, kuriem varētu šo pielietot, ir aptuveni? Ja mēs tā domājam, tad tas ir tīri skaitliski. Mēs zinām, ka varētu būt, piemēram, tas viss ir stipri atkarīgs no mūsu kapacitāti, jo, ja mēs runājam par centriem, lielākos centros ir vismaz jāoperē tās lielās ķirurģijas operācijas apmēram 30 gadā. Labākos, protams, kur ir lielāka populācija, viņi varētu 50 gadā. Tieši tāpēc arī daudzi no mūsu kolēģis speciālisti pasaka, ka pat viens centrs pietiek visai Baltijai, ne tikai Latvijai, ja mēs runājam par vienu centru. Un tas ir tīri saistīts ar populāciju. Mēs zinām, ka 10% no populācijas varētu saslimt ar medikamentozi neārstējamā
epilepsija, un tad sanāk tā, ka no tiem mēs atlasām tos gadījumus. Protams, ja mēs runājam par medikamentozi neārstējam, tur daži, kur varētu būt tāds viena lokalizēta vieta, kur nav skaidri, kur atrodas, bet varētu būt, ka viņam ir ģenētiska saslimšana, kur, diemžēl, nevar ārstēt ar ķirurģiju. Var būt mazināt ietekmi, bet viņš nekad nebūs lekmju brīvi. Kurās valstīs tuvāk mums, Latvijai, šo izmanto un kādi ir rezultāti šajās valstīs? Tuvāk izmanto Zviedrijā, mēs zinām, Somijā arī darbojas ar to. Par rezultātiem, diemžēl, mēs neesam iedziļinājušies tieši par viņu precīziem, bet viņi sakrīt arī ar to pašu, kas ir tajās meta-analīzēs. Protams, viņam arī ir dažādi citās metodes, ko pielieto klāt, jo mēs ne tikai runājam, pašlaik pilotu projekts ir tikai par invazīvu izmeklēšanu, bet šī izmeklēšana arī atver mums logu uz vēl papildus ārstēšanas metodes, piemēram, ja pārāk dziļi sasniedzama un tur pārāk liels risks, mēs varam maz invazīvi izmantot dedzināšanas, vai viņi, piemēram, izmanto tas saucamais lāzers un tā lāzera ablācija. Tieši tāpēc man ir daudz, kas ir zināms no maniem tuviem kolēģiem, piemēram, Göteborgā, bet par skaitliem, diemžēl, es nevaru izteikties. Vai ar pilotu laiku pietiks rezultātiem novērošanai un cik ilgs laiks tam ir vajadzīgs? Ja mēs tā domājam, laika nekad nepietiktu nekam, bet tieši tāpēc mēs gribējam kaut kādu realistiskāku, piemēram, 10 pacientus, tas būtu normāls, tieši ņemot vērā, ka mūsu kapacitāte priekš monitorēšanu, jo, piemēram, ja mums jāatvēlē laiku tam pacienta monitorēšanu vairākas dienas, tad, protams, tad tas nozīmē, ka aparāts būs aizņemts, mēs vienkārši citiem pacientiem, kuriem ir vajadzīga izmeklēšana vai monitorēšana un tā tālāk atņemam to laiku. Mēs domājam, ka vismaz mums būs adekvāta informācija, lai varam pateikt, vai tā ir lietderīga, vai mūsu nauda netiek izšķērdēta, vai tas tiek tieši ievietota pareizajā vietā. Jo, ja mēs dabūjam, piemēram, 5, 6, 7 pacientus, un no tiem vairāk par pusi ir pilnīgi lekmju brīvi un nevajag izmantot zāles vai kaut ar zālēm, bet pilnīgi lekmju brīvi, un viņi var mācīties, var normāli sabiedrība jau iet un tā tālāk, tad tas ir labs ieguvums, un mēs zinām, ka šī metode, lai cik viņi varētu būt padārga, tomēr ir attaisno savas izmaksas pareizāk. Epilepsijas ārstēšana, dažādas šādas metodas, arī neiromodulācija šobrīd grib veikt visas lielās slimnīcas. Kā redzat kopējo attīstību un sadarbību? Mēs vienmēr esam pāri, bet, protams, jāatcerās, ka, ja mēs runājam par radikālu ārstēšanu, tad pārsvarā radikāla ārstēšana iet vairāk uz rezekciju. Neiromodulācija tas varētu būt papildus tur, kur rezekcija nav piemērojama. Daudzi, piemēram, arī izvēlas, ka viņi atsakās no rezekcijas, un tīri dēļ tā, ka nav citas izējas, tad varam izvēlēties neiromodulācija, bet mēs brīdinām, protams, ka rezultāti varētu būt mazāk. Bet, protams, kā es jau saku, ja cits centrs sāks attīstīt, mēs neesam pret, bet, protams, šeit ir vajadzīga cieša sadarbība, jo, kā mēs runājam, ja mums uz visas populācijas mums pietiktu vienam centram, tad tas būs bišķīti izšķērdīgi, ja mēs sadalām to katlu uz vairākiem un katrs darbojas pa savējo. Tad par šo tēmu arī jautāju, ja tie tomēr ir salīdzinoši neliels pacientu skaits, kā uzturēsiet savu kvalifikāciju, jo jābūt tomēr noteiktam regulāram operāciju skaitam, cik tas būs droši pacientam? Tieši tāpēc mēs runājam par to, ka ja mums pēc būtības ir tas iegūtas zināšanas ir jāiegulda, un šādā gadījumā mums ir jāpiesaista vairāk pacientus, lai mēs varam palīdzēt, jo cilvēkam ar vislielāku zināšanas viņš nav noderīgs nekam, ja viņš tās lielākas zināšanas neizmanto tad cilvēka labā. Tad, ja mēs pēc būtības zinām, bet tikai turamies pie 2, 3 pacientiem, tad šādā gadījumā ne mēs, ne citi, galvenais ne pacients nebūs ieguvējis. Un noslēdzošais jautājums tev, vai ir veikt aprēķini, kas ir lētāk un arī drošāk pacientam? Tev uz vietas operēt vai tomēr vest pacientu uz centru, kur notiek daudz šādas operācijas?
Ja mēs runājam par prakses zināšanas un tā tālāk, es pateiktu, un kā mums slaids parādā, mēs neesam vieni no sliktākajiem. Citi centri varbūt ir lielāka pieredze, kas vairāk balstīti ne tikai uz to, ka viņi vairāk finansējums saņem un vairāk populācija, bet šādā gadījumā, ja mēs domājam godīgi par pacientu un tā tālāk, tad šādā gadījumā mēs nevaram nemaz attīstīties kā valsts. Un ja mēs katram pacientam atvēlam 2-3 reizes lielāku izdevumi, lai viņš operētos citur, tad pirmkārt ne šeit Latvijā neattīstīsies, mēs paliksim tajā saucamā stāzi. Un arī otra problēma, mēs atņemam to naudu no cita pacienta ārstēšanās. Tas katls, viņš ir sadalīts, bet, protams, lielākais katls sadalās uz tiem mazākiem katliem. Man tomēr vēl viens jautājums, jo tas nāca kā papildu jautājums pēc tam, kad stāstīja par šo te centru vienu, principā pietikt visai Baltijai. Vai jums slimnīcai būs resursi ņemt arī pieaugušos? Protams, mēs jau dažus esam pateicoties, protams, NVD, un gan viņu uzticība, gan arī viņu atbalsta. Mēs varējām piemērot dažiem pacientiem ārstēšana un ar samērā labiem rezultātiem. Tā kā es neuzskatu reāli, ja mēs runājam par kvalifikācijas, es esmu tiesīgs gan bērns, gan pieaugušos ārstēt, bet lielākoties pacienti ir samērā jauni cilvēki, un labā veselība, viņi neatšķirās no pusauģi, ja mēs domājam fiziski. Tā kā, ja mēs domājam, vai mums viss ir, mums praktiski viss, kas ir vajadzīgs, šī metode ir, un ja kaut kāda papildinājums, tad, protams, šādā gadījumā mēs varam tad iegūt, jo mums apmēram viss, kas cits, kas ir vajadzīgs, jau ir iepirkts. Tradīcijas nemainās. Paldies, lai izdodas ar 2 izsaukuma zīmēm. Tā, pirms tu dodies sēdēt, pastamies, ko saka Luksafors. Saka labi, 27 labi.